Labvakar, mazie un lielie pasaku draugi! Sveiciens jums no Lielbritānijas! Es esmu pie draugiem Mansfildā, kur bērnu un jauniešu studiju varavīksnes svin 15 gadus. Un, ja reiz es esmu Anglijā, tad es jums gribu arī šajā vakarā nolasīt vienu angļu tautas pasaku. Zintnieka māceklis. Tajos laikos, kad pasaule bija pilna brīnumu un katru dienu atgadījās dažādi dīvi notikumi, Anglijas ziemeļos dzīvoja kāds slavens zintnieks. Viņš bija ļoti gudrs un ļoti varens zintnieks. Viņš runāja visās pasaules tautu valodās un zināja visus pasaules noslēpumus. Viņam bija milzīga melna grāmata ādas vākos ar dzelzs aizveri un dzelzs apkalumiem. Ar stipru ķēdi grāmata bija pieķēdēta pie galda, bet galds savukārt pienaglots pie grīdas. Kad zintnieks gribēja grāmatu lasīt, viņš atslēdza to ar lielu dzelzs atslēgu. Tikai viņš vienīgais lasīja šo grāmatu, tikai viņam vienīgajam bija zināmi šīs grāmatas noslēpumi. Gudrajam zintniekam bija māceklis, kāds muļķa zeņķis. Viņš gan čakli kalpoja savam skolotājam, bet neuzdrošinājās ne ar pus aci ielūkoties lielajā melnajā grāmatā. Tālāk zintnieks promiedams allaž cieši aizvēra smagās durvis un aizliedza māceklim ieiet savā istabā. Bet kā tikai te zintnieka istabā nebija. Te stāvēja spogulis, kurā varēja redzēt visu, kas notiek pasaulē. Te atradās burvju gliemežvāks, kuram pieliekot ausi varēja dzirdēt visu, ko tikai katrs vēlējās dzirdēt. Te bija dīvaini trauki, kuros varš pārvērtās par zeltu, svins par sudrabu. Kādu reizi, kad zintnieka nebija mājās, māceklis ziņkārības dzīts atvēra smagās durvis un iegāja skolotāja istabā. Bet, ak vai! Veltīgi māceklis lūkojās burvju spogulī. Tur vīdēja tikai dūmakaina migla. Veltīgi māceklis pielika ausi burvju gliemežvākam. Tur kaut kas dobji skanēja, it kā smagi viļņi skalotu tāla krasta smiltis. Veltīgi māceklis darbojās ar zintnieka traukiem un pincetēm. Varš nepārvērtās par zeltu, ne svins par sudrabu. Man liekas, nesanāk, māceklis nodomāja. Es nevaru iekļūt šajā brīnumu pasaulē, tādēļ, ka nezinu burvju vārdus, kas ierakstīti lielajā melnajā grāmatā, bet grāmata ir aizslēgta. Māceklis pagriezās atpakaļ un tavu brīnumu. Grāmata šoreiz nebija aizslēgta. Skolotājs promiedams bija aizmirsis izņemt atslēgu no slēdzenes. Māceklis metās pie grāmatas un atvēra to. Melni un sarkani burti vīdēja grāmatas lapusēs un zēns, vilkdams ar pirkstu pa rindām, burtoja tos. Pēkšņi istaba iegrima tumsā. Visa māja nodrebēja. Nodārdēja tāds kā pērkons un zēna priekšā nostājās varens milzis. Acis tam zvēroja kā divi lukturi, no mutes ārā šāvās liesmu mēles. Ko pavēlēsi, jaunekli? Milža varanā balss noskanēja zēnam virs galvas. Māceklis no bailēm turpat uz vietas sastinga. Aplaisti lūk šo puķi. Viņš tikko dzirdam izdvesa pirmo, kas iešāvās prātā, norādītams uz mazu ģerāniju, kas auga podā turpat netālu uz grīdas. Tajā pašā mirklī milzis pazuda, taču zibenīgā ātrumā atgriezās, nesdams uz muguras 7 mucas pilnas ar ūdeni. Kad no visām mucām ūdens bija izliets uz ģerānijas, milzis atnesa atkal jaunas mucas. Viņš tikai nesa un lēja, kamēr ūdens jau sāka skaloties zēnam ap potītēm. Pietiek, sen jau pietiek, māceklis aizgūtnēm sauca. Bet milzis viņā neklausījās. Viņš nesa un lēja. Kad ūdens sniedzās zēnam jau līdz padusēm, viņš uzrāpās uz galda, bet milzis tikai nesa un lēja. Ūdens jau sniedzās zēnam līdz kaklam, bet milzis joprojām tikai nesa un lēja. Protams, milzis vēl šobaldienu būtu nesis ūdeni, laistījis mazo ģerāniju un noslīcinājis visu Jorkšīru. Taču gudrais zitnieks par laimi atcerējās, ka aizmirsis aizslēgt savu grāmatu
un drīz vien atgriezās mājās. Tieši tajā mirklī, kad ūdens jau smēlās nabaga māceklim mutē, zintnieks atrāva vaļā durvis, izsauca viņam vien zināmos burvju vārdus un aizdzina prom milzi. Un šī vakara pasaka, šoreiz no Anglijas, ir izskanējusi. Lai tev labs miedziņš, un jau pavisam drīz būs pasaka no kādas citas valsts. Ar labu nakti!